Jā, čau, dāmas un kungi, labrīt, labvakar. Šodien man blakus ir Roberts Strejs, un pēc tā jūs varat zināt, ka tuvojas ziema, jo mums ir jāparunā par to, kas tuvojas ziema, jo tuvojas arī noskrienas ziema. Ne, Robert? Jā, zin kā, tas sauklis, ledus vai sniegs, noskriet ziema, būs prieks. Nu, un kāda būs šogad ziema, to mēs redzēsim martā droši vien, ne? Beigās varēsim padomāt. To mēs redzēsim. Īstenībā noskrienas ziema interesanti, kad zin kā, daudziem cilvēkiem nepatīk ziema, viņiem obligāti jāpiedalās. Tāpēc, kad ir viens posms, tad nākošais beigās, jau pēdējais un jau pavasars, un viss paskrējas. Sezona paskrēna ātri. Tā ir reāla forša lieta. Tas pats arī man iedomājas, kā es gaidu jau gaidu pēdējo posmu, jo es zinu, ka es varēšu atpūsties. Nu, reāli kruta tas ir. Ot, un tad būs pavasars. Jā. Bet, nu labi, pirms mēs priecājamies par pavasari, tūlīt būs ziema, tūlīt būs jaunā sezona. Varbūt pastāst mums, kur šitā ir 9? Šitā jau ir 9. sezona. 9. kas notiek, bet bija vēl 2 gadu pauze dēļ Covida. Tāds arī mums bija. Jo es trāpījos tajā laikā, kad ziemā neko nevarēja rīkot. Un tāpēc man ir tikai 9. 9. Savādāk būtu jau 11. Savādāk, jā, būtu 11. Jā. Ok, nu labi. Pastāsti 9. sezona. Kur būs, kas būs, kas jāzina, kas būs jauns. Čau, sporta draugs, paldies, ka tu skaties aplīšu sarunas, un man tev ir viens lūgums. Ja tu varētu sagatavot aplīšu sarunas, nofilmēt, samontēt, visu sagatavot, prasa ļoti daudz laika un darba, un tas ir mans mazais centiens darīt kaut ko labu Latvijas tautas sportam. Un, ja tu varētu piespied, lūdzu, subscribe mūsu YouTube kanālam vai Spotify. Tev tas neko nemaksā, bet man tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tā kā atbalsts arī mūsu kanālam, un ļoti novērtēšu un priecāšos. Un, jā, paldies, ka skaties, un tagad apakaļ pie epizodes. Pa lielām vietas jau mēs esam izpublicējuši. Tātad pirmais posms ir Cēsu novadā Jaunpiebalgā. Tur liels paldies vietējiem aktīvistiem, jo pateicoties viņiem mēs esam tur nonākuši, jo pats droši vien, kad es neatrastu tādu vietu vai neiedomātos, jo ja tiešām liels paldies, ja tie, kas ne tikai iesaka, kur rīkot, bet reāli nāk ar piedāvājumu, kad hei, reku, mums jau ir trase, mums ir starta vieta, brauc skaties, tad tā jau ir cita runa. Ja? Jā. Tāpēc Jaunpiebalga, viņi rulē. Čaļi tur ir super, viņi tur kopi darās, ņemās. Domāju, kad jūs izbaudīsiet Jaunpiebalgu un to visu laipnību. Tas ir 23. novembris, reģistrācija jau ir sākusies. Kas ir forši, kad šodien no rīta iegāja, jau skatos, 300 dalībnieki jau ir. Pa 3 dienām ierobežojums ir palicis spēkā. Šogad ir 750 dalībnieki uz posmu maksimums, plus, protams, VIP personas, atbalstītāji un tam līdzīgi gadījumā tos jau mēs, protams, neatstājām aiz strīpas. Pieņēmām Māris, ja? Jā. Viņš pamostās no rīta un izdomā, ka grib atbraukt uz noskrien ziemu, es taču nevaru Mārim pateikt, ka nē. Īsumā tā pirmais posms noskrien ziemu. Otrais posms būs Jaunolainē. Pasies, cik skaisti. Ārprāt, cik skaisti. Šīten ir riktīgi skaisti. Jā. Mēs tagad iepauzējam, tas varēšu izgriezt kadru priekš mūsu selfiju. Riktīgi labs. Jā. Pavisam īsi reklāmas pauzīt. Ja tu sporto daudz, tev ir jāpamēģina Pilleru uzturbagātinātāju. Vispopulārākais produkts – 3-kāršais magnijs, tieši tās magnija formas, kas ir vajadzīgas fiziski aktīviem cilvēkiem, sportistiem, tādiem, kas piedalās arī noskrien ziemu. Pamēģini Pilleru un arī ieraksti YouTube'ā komentāru, ko tu ieguvi no mūsu šīs epizodes un kādam mēs uzdāvināsim arī komplektiņu pamēģināt jauno Pilleru uzturbagātinātāju. Ok, tā bija reklāma, apakaļ pie epizodes. Otrais posms plānojās Jaunolainē. Jaunolainē mums jau ir bijis pirms Covida. Bija, es atceros, es skrēju tur. Jā, tur bija. Tur? Jā, ejam tur. Jaunolainē vēl bija kanīkros. Tajā gadā pirms Covida. Jā, karoči būs Jaunolaine. Jaunolaine arī jau trasi jau ir pa lielam par 80% jau zināma. Sporta centrs arī jau visi sarunāts superīgi. Un kas ir forši, kad
Pa jaunolaini runājot, šonedēļ man uzrakstīja viens nepazīstams cilvēks, kurš, sportists. Viņš saka, klausies, es jaunolainē visus mežus pārzinu, es esmu izskrējis treniņā, rezultātās, es saku, super, man ir jau sagatavot trasi, es viņam aizsūtīju to GPS, viņš saka, klausies, te ir superīgs tā, ka te vēl kaut kas. Līdz ar to vietējie, tas lūgums, ja jūs zināt, ka jūsu viestā notiksies mačs, notiksies mačs, neaizmirsti droši ieteikt savējos variants, jo vietējie tās takas zina, kur forši graviņa vēl kaut kas. Tātad otrais posms jaunolainē ar pa lielam jau zināms. Trešais posms mājās Siguldā. Tas man ir bijis visu laiku vēlme uztaisīt tumsas posmu Siguldā. Nevis nakts posmu. Atceramies, ka tas ir tumsas posms. Startējam 5:00. Tas taču ir vakars. Pēc darba. Tumšs ātri paliek. Jā. Līdz ar to Sigulda 4. posmu man ļoti gribējās aizvadīt Ļaudonā, jo tur tā uzņemšana iepriekšējā reizē bija vienkārši pasakaina. Ļaudona, jūs esat superīgi. Un, tur vēl tas sniegs uzsniga un tas Velna kalns, laikam, ja nemaldos, tur viņi vēl to tiešraidi bija uztaisījuši, tas bija super. Jā, un pēdējais noslēdzošais posms, viens posms jau Kurzemē jāuzrīko, zin kā? Jā. Nedrīkst apbižot tos superīgos kurzemnieks, un tāpēc Talsi. Okay. Talsi noslēdzošais, un īstenībā jau man jau ir zināms arī nākošā gada kalendārs, un jau zināms arī dažas vietas, bet tās es atklāšu tad pēc tam. Jā, pēc pusgada. Bet jā, kopumā tā, kas no jaunumiem? Jaunumi, jā, sporta distancē ir jauns sponsors. Urā! Tas ir Pulsometrs LV. Paldies, Māri. Sunto paliek par atbalstītāju tautas distancē. Paldies Sunto par 9 gadu sadarbību no pirmās dienas. Kas vēl var būt foršāks, kad tu strādā ar ilgtermiņa sadarbības partneriem un tik viegli, tu viņam piezvani, pasaki, būs, jā, būs, laižam. Davai, ļoti viegli. Un, protams, joprojām mana mīļā pārgājiena distance, kur dalībniekiem ir dots 3 stundas 30 minūtes. Kaut kādi 10 cilvēki, 15, vienmēr noiet 2 apļus. Tiem, kuriem gribās iesvīst, tiem, kuriem gribās kaut kādu ātrumu, vai kaut kādu sev pierādīt, ka viņš var tajā laikā arī tos 2 apļus noiet. Pāriet tādā foršā čiliņā, izbauda ar ģimenēm, ar sunīšiem un riktīgi labi. Līdz ar to tad arī tajā distancē mēs joprojām pieturamies pie tā, ka rezultātus var redzēt, kādā laikā tu esi finišējis, bet viņi vispār neko nenozīmē. Tāpēc, ka netiek apbalvota pārgājiena distancē, ne 1., ne 2., ne 3. vieta. Tur galvenais ir izloze beigās. Atnāc uz apbalvošanu un starp visiem mēs izlozējam 6 medaļas. Un tad pašās beigās tur vēl tas foršais ir, ka 1200 eiro dāvankarte no Rovera, tā kā ceļojuma aģentūras. Forši. Cik cilvēki piedalās vispār pārgājiena distancē? Zini, tikpat daudz, cik sporta distancē. Apmēram no 100 līdz 150 dalībniekiem. Protams, vispopulārākā ir skriešanas tautas distance. Tur ir apmēram pusi. 40 līdz 50%. Savukārt sporta distance un pārgājiens ar katru gadu paliek populārāks. Jā. Es tā prasu, tāpēc, ka vasarā es gāju šitā ar kameru ar Rimantu. Viņš teica, ka tā pārgājiena distance arī Stirnbukā ir tas augošais segments. Paliek arvien populārā. Tāpēc, kad cilvēkiem, man pašam patīk pastaigāt, man pašam patīk gan ātrāk, gan lēnāk iet, izbaudīt jaunas vietas, un kad tu vienkārši kompānijā forši vari pavadīt laiku, aizbraukt uz jaunu vietu, pēc tam vēl tas tusiņš kopīgais, zin kā, tā ir tā pievienotā vērtība, man tā liekas, tas foršais. Protams, kāds pateiks, ka priekš kam man kaut ko maksāt,
Jā. Es taču varu iet ārā staigāt, protams, Nu, jā. var. Katru Skriet arī rītu. var pie mājas, nav Jā, nekur tieši jābrauc. tā. Bet arī, kā mēs sakām, zin kā, arī ēst var gatavot mājās. Un uz restorāniem var neiet. Var. Var neiet. Priekš kam tev iet uz restorānu maksāt, ja tu pats ar mājās pagatavot? Pareizi? Nu, bet, protams. Nu jā, nu kaut kā tā. Tādā pievienotā Labāk, vērtība. neiet uz restorānu, bet aizbraukt uz noskrien ziemu, samaksāt tur. Nu jā, zin kā, nu tad mēs atbalstam visus. Nu, zin kā, satiekam, varam papļāpāt, tāpadās atbalstītājus atbalstam, jā, nu pieņemsim tas pats Raimonds, jā, nu viņš ir priecīgs, Graudspēka Raimonds, jā, nu viņš ir priecīgs satikt visus dalībniekus, dalībnieki priecīgi, ka viņš ar savu produkciju ir atbraucis, tāpadās arī, pieņemsim, Baltais ilgadējais sadarbības partners. Un cilvēki ir priecīgi, kad viņam finišā iedod to biezpienu sieriņu vai kaut kādu jogurtiņu, vēl kaut ko, viņš nogaršo to jauno produktu, super, pēc tam viņš aiziet uz veikalu, iespējams atcerās, jā, Baltais, tikpat labi, pieņemsim pa to pašu super, Mārtiņa, LMP, nu tas vispār ir zelta cilvēks, čals. Nu, tāpēc arī ir LMP noskrien ziemu, nevis noskrien ziemu. Jā, viņš ir superīgs sadarbības partneris un arī, nu, pieņemsim, labi tās pašas ziedas, vēl kaut ko. Es ļoti ceru, ka tad, kad tu ieej iekšā aptiekā un tev jāizvēlās starp, nu, pieņemsim, kaut kādiem tiem smērēm, ziedēm, un ja tu ieraudz LMP, un tas ir latviešu uzņēmums, ja tu vēl viņu var atbalstīt, tad super. Ja? Nu, tas ir tā par atbalstu. Un, protams, pulsometrs, redzēt, man kājās, kas ir? Paskaties. Skotkedas Robim ir kājās. Jā. Man arī ir skotkedas kājās. Skotkedas ir īstenībā superīgas, žēl, ka viņi tikai ar tām nagliņām netaisa. Ar negliņām nav, bet jā, vispār jaunās kolekcijas, kas būs nākošais, kad baigi foršās. Es tikko biju satiku Skotu un baigi patīk, jā. Bet, Un kamēr pie jaunumiem, lai tu neaizmirst, šogad atkal mēs izlozēsim 2 posmos, 3 kedas kopā, 6 skotkedas atkal. Jā. Nu tā, kaut kā tā. Varēs nākt izvēlēties, kuras vien gribēs pēc tam. Jā. Nu īsumā tā, pa jaunumiem, nu kas, nu jaunas trases, jauni dalībnieki noteikti, bet scenārijs pa lielam viss vecais, jo uzskatu, ka nav jāuzdomā jauns ritenis pagaidām, kamēr, nu, šis strādā, būs komandas ieskaita arī dalībniekiem, nu, skrējējiem. Top skrējēji zin, par ko cīnās par Roberta Paldies uz apbalvošanā. Kas vēl? Pārējais viss joprojām paliek tāpatās. Galvenais, joprojām, ko es vēl gribu, kad lai tas pasākums ir ar to foršu odziņu, kad visi laipni gaidīt, kad visi priecīgi mani redzēt, es viņus visus priecīgs esmu redzēt, un es tajā dienā varu atpūsties, jo man ir superīgākā komanda. Jā, cik jūs esat daudz brīvprātīgāk? Cik ir cilvēki iesaistīt? Kā lai tā foršāk atbild? Tātad līdz pasākuma dienai pa lielām iesaistos pārsvarā tikai es un mana ģimene ir iesaistīta. Savukārt sacensību dienā ir iesaistīti no apmēram 20 līdz 30 cilvēkiem. Ja? Un kas ir foršākais, un tur liels paldies manai ilgadējai komandai. Nu, man atliek tikai čatā ielikt informāciju, hei, kurš piedalās un ātri visi sabalso, un tas ir nenovērtējami, ka tev ir nemainīga komanda. Tas man tā atvieglo darbu, un dalībniekiem ir forši, ka viņi nāk, viņi pazīst jau viens otru, jo barošanas punktā man ir Inese pavēlniece, jā, barošanas pavēlniece. Jā. Inese Rēriha. Gan jau, kad zini. Droši vien, jā. Jā, nu tā, un tad mums ir 2 superīgi runas vīri mikrofonā, kas ir Jānis un Aigars. Ja? Un, protams, pie pīrādziņa izdošanas nevarēšu nosaukt visus, tur Sintija, Ingūna, nu, karoči visi. Nu, vienkārši superīgākā komanda. Superīgākā. Kas tev ir pašam lielākais gandarījums no tā pasākuma? Jo man citreiz no malas liekas, es esmu ļoti pateicīgs, ka ir cilvēki, kas rīko pasākumus, tāpēc, ka pasākumi vajadzīgi. Ir arī tas tautas sports jāmēģina attīstīt, un kas gan cits, ja ne pasākumi. Un tad, man liekas, tiem pašiem orgiem droši vien sirmi mātiem. Noteikti kāds kaut ko ir, noteikti kāds ir
kašķīgs un neapmierināts, un tu tur esi sirdi un dvēseli ielicis. Jā, bet tā būs, diemžēl. Diemžēl vienmēr būs kāds, kuram kaut kas nepatīk. Kādam zāle pa lielu, kādam zāle pa mazu, kādam kalniņi pa daudz, kādam kalniņu pa maz. Nu, tas ir ārprāts. Vienam sniegs pa daudz, viens uzraksta, nu, ja jau rīkojiet sacensības ziemā, tad varējāt vismaz takas nokaisīt, lai neslīd. Nu, zin kā, nu, tur ir ārprātīgi, nu, tas ir jāizfiltrē jautājums tāds loģiskais, zin kā, ko tu vari iespaidot, ko tu nevari iespaidot, vai ne? Nē, bet tādā ziņā, man liekas, noskrien ziema fantastiski interesants, jo mūsu ziemas ir kādas, tu nekad nezini, vai tu skries pa tādu laikā ir tagad. Jā. Varbūt tu skries pa metru dziļu sniegu, varbūt pa dubļiem mīcīsies visādi, kā kurš posms. Tas ir ārprāts, jā. Un runājot par matiem sirmiem, jā, protams, mati ir sirmi, tāpēc, kad jebkurš organizators, nu kurš organizē, viņš to cenšas izdarīt no labākās sirdsapziņas. Nu, tā kā viņam liekas, kā gribētos, jā. Nav neviens no organizatoriem, kurš iet un kuram būtu vienalga. Jā. Nav tāda. Es vismaz nepazīstu nevienu. Visi ar sirdi un dvēseli iet. Un, protams, ka mēs visi pārdzīvojam pēc pasākuma, ja gadījumā kaut kas ir aizgājis greizi. Nezinu, kāds aizskrēja ne tur. Kāds, nezinu, ieguva traumu. Jā. Kādam vēl kaut kas, nu, vai rezultātos kaut kāda kļūda, misēklis. Mēs tiešām ļoti pārdzīvojam to visu un ticat man, es tiešām gribētu, lai visiem viss ir perfekti. Bet, diemžēl, tehniskā laikmetā visādas lietas notiekās šādas te. Un tad man patīk, man tiešām ļoti patīk uzklausīt cilvēku tā kā viedokļus, bet man ļoti nepatīk, kad viņi tos viedokļus vienkārši izmaus publiskajā telpā. Piezvani, uzraksti man personīgi, parunāsim. Mainīt varam, nevaram un tam līdzīgi, bet nevis, nu tagad jau, zin kā, tas ir tāds iemest sociālos tīklos to problēmiņu un, hei, es savu negatīvo esmu tālāk izdevusi. Jā, tas ir tāds. Labi, bet droši vien tāpat tas ir 1% no dalībniekiem. Jā, protams, bet saproti, kā tur bija tas teiciens par to medu un darbu, jā, nu, kad sabojā jau to akšanu visu. Nu, bet atbildot to jautājumu, kas reāli man sagādā kaifu vakars, kad es esmu atbraucis mājās, kāds no dalībniekiem man ir uzdāvinājis kādu grādīgu, garšīgu dzērienu, ja, pašbrūvētu, piemēram. Jā. Un tad ir, kad tu vakarā attaisi vaļā, tur tu zini, busiņu, visu sacensību centrs novācis, busiņu sadevis, visu pa garāžām salicis, jo man jau nebeidzās pasākums, tā kā tur dažiem 1:02 apbalvošana beigušies un viņš brauc mājās, ja? Man 8, 9, 10, ja, nu, pieņemsim. Un tad tu apsēdies. Un tad tu sāc skatīties Facebookā, ka tevi ietago, un viss ir forši. Un tā ir tā labākā štela. Nu, tas man ļoti patīk. Tās tā. Varbūt par to dalībnieku maksimālo skaitu 750, teicu, pagājušajā gadā nebija tā, ka pagājušajā gadā bija pirmo gadu, kad tiešām bija cilvēki, kas paliek aiz strīpas. Bet tas maksimums tādēļ, ka tās sporta zāles vienkārši nespēja ietilpināt, vai? Jā, tātad iemesli ierobežojušam dalībnieku skaitam noteikti ir sporta zāles, tas ir viens, tāpēc, ka dušas ir tik, cik viņas ir, ģērbtuves ir tik, cik viņas ir, jo daudziem liekas, ka noskrien ziemu notiek, nu, tā kā vasaras mačos. Atbrauc uz mežu, mežā ir pļava, kur tu vienkārši izņem numuru un pārģērbies. Nē, noskrien ziemā, viss notiek iekštelpās, izņemot pašu skriešanu. Tad tu atbrauc, ienāc skolā zālē vai aktu zālē, nu vienalga kādā lielā telpā, tu izņem numurus, tālāk tu aiziet pārģērbies. Ir telpas, kur nav bijušas dušas, jā, ir tāds, nu ja tajā skolā nav tā, nu dušu tā nav, nu ko tu izdarīsi. Vai tad tu izej ārā, noskrien, pēc tam nāc iekšā, nomazgājies, pārģērbies, nu un pēc tam vēl sagaida apbalvošanu iekštelpās. Viss silts, foršs, un tā ir tā lieta, nu tās telpas lielums. Protams, ir kodi
lietas, ka tu varētu palaist arī vairāk. Bet varbūt tas ir tas iemesls arī tie 750, tas ir tāds ērtais, ko tu vari apkalpot. Nu, forši patīkami, ka tev neveidojas afigena garās rindas, jā. Ir mašīnas, kur salikt. Nē, nu arī 700 dalībniekiem ir, nu, tā vieta daudz tām mašīnām vajadzīga, bet, nu, un noteikti, kad, kā es teicu, es viņu gribu, tas man nav biznes, tas man ir hobijs, tā mēs viņu nosauksim. Hobijs, kurā es piepildu kaut kādas emocionālo gandarījumu, nu, kur es tiešām, nu, uzkačāju sevi, jā? Un tāpēc viņš nav kā, nu, no viņa es iztikt nevaru. No viņa ir forši, kad viņš ir ar pluszīmi, jā, noskrien ziemi ir ar pluszīmi, jo savādāk, ja viņš būtu ar mīnus zīmi, es nedomāju, ka 9 sezonas es spētu viņu subsidēt, jā. Ar entuziasmu var tikt tikai kaut kādu gabaliņu, Jā, var. Nē, noteikti sākumā tā arī bija, bet tā, lai tu, pieņemsim, patstāvīgi investētu viņā, lai citiem būtu labi, jā, no foršas, no sākuma ir forši, jā. Tagad es daudziem esmu teicis noteikti, ja es to laiku, ko veltu priekš noskrien ziemas, es veltītu savā pamatdarbā, es noteikti nopelnītu daudz vairāk. Bet vai es gūtu to emocionālo gandarījumu, tas būtu labs jautājums, jā? Un vai es iegūtu tik daudz draugus, paziņas, kontaktus, nu arī nē, laikam. Jā. Tur ir. Nu tā, tāpēc noskrien ziemu, jā, projektam ir jābūt ar pluszīmi, savādāk viņš nevar eksistēt. Savādāk cieškas, un tas dalībnieku ierobežojums iespējams, tātad es viņu gribu, un kā man tas doma ir, ka viņam jābūt tādam ģimeniskam, foršam, nu, un tu arī vari nedaudz palielināt šo dalības maksu, lai tev būtu, lai tu arī to varētu saglabāt to kvalitāti, kāda ir. Jo, ja tu nepalielini dalības naudu, visi ārpakalpojumi paliek dārgāki. Un pats tu zini, viss paliek dārgāks. Visi un tad beigās sanāk tā, ka tu to noskrien ziemu pasākumu uzrīko, visiem ir forši. Dalībnieki ir priecīgi, finišāji, pīrādziņš, tēja, buļons, kāds kaut ko loterijās vinnējis, vēl kaut pasākumu vadītāji, runas vīri, apskaņotāji, fotogrāfi, videogrāfi, visiem viss ir labi. Jo viņi ir atbraukuši, savu darbiņu padarījuši un par to viņi savu naudiņu saņēmuši. Nu, Roberts ir dabūjis tikai entuziasmu, jā? Nu jā, un tāpēc es saku, un tad tas ierobežotais skaits, iespējams tas, kuram tas pasākums būs par dārgu, es saprotu. Iespējams tādi arī cilvēki ir, un noteikti, kad nevar atļauties atbraukt uz visu. Diemžēl, nu tad jāpiedalās kādos citos pasākumos, nu, mazākos budžetos un tam līdzīgos. Vai jāiet pastaigā vienam pašam, nav jāizbauda. Nu, lūk, bet ir daudzi, kuri to var atļauties, un šajā gadījumā, ja tas ir 750, kas vēl ir forši, cilvēks neatstāja to līdz pēdējām brīdim. Viņš ir reģistrējās tagad jau. Savādāk nebūs beigās. Savādāk netiks, paliksi gaidīšanas listē. Protams, pagājušajā gadā arī tas bija, kad man ir WhatsApp grupa, un WhatsApp grupā, pieņemsim, pirmie tie, kas uzzina. Hei, man atsūtīja ziņu, viens atsakās. Vai kāds ir, kurš ir palicis borta? Nu, tad, čiks, uzreiz, zin kā, tāpēc piesakojiet WhatsApp grupai, tur baigās reklāmas nekādas netiek liktas, bet, ātrākā informācija, kad par dalībām un tam līdzīgām ir gan jā. Jā, ieliksim aprakstā WhatsApp grupu arī. Jā. Tu man būs jāatgādina pēc tam. To es tev ieliku tajā WhatsApp grupā. Vienīgais, kurš var kaut ko postēt, tas esmu es. Nu, lai neveidotos kaut kādas spamošanas un tam līdzīgas lietas. Nu, ar to, ka spamošana, diskusijas savstarpējās, kādam tas nepatika vai kaut kas, zin kā, man liekas, ka labāk būtu tā. Ja? Es esmu kādreiz domājis, ka varbūt kaut kā jāuztais kaut kāda sistēma, kad cilvēki, kuri nevar atļauties, kad kādam citam varbūt ir iespēja viņam uzsaukt. Nu, zin kā, nezinu, maz tur ģimenes, kur skaidrs tur atbraukt ģimenē, tur kopā dārgi. Bet... Ir dārgi. Jā, un
Varbūt kāds cits būtu gatavs kādam jaunajam censonim uzsaukt to sezonu, lai viņš brauc un ņemās. Ideja forša. Kaut kā varbūt jāizdomā. Tas ir riktīgi forša ideja, ka tādā veidā varētu atbalstīt, piemēram, bet kā to pēc tam nokontrolēt, lai tas netiek ļaunprātīgi izmantots? Zin kā, es esmu gatavs atbalstīt. Bet, ja tiešām tu zini, ka tas aizies tam, kuram to vajag. Jā. Jo tāpēc arī man, piemēram, man līdz 18 gadiem ir 60% automātiska atlaide. Jā. Automātiski ierēķinātā. Senioriem man ir automātiski 50% atlaide dalības naudām. Plus nolikumā melns uz balta rakstīts. Ja jūs esat 5 draugu, ģimeņu vai skriešanas entuziastu vai kluba darba kolēģi, da vienalga, kas pieprasiet atlaižu kodu un startējiet 5 cilvēki zem vienādā nosaukuma, un jums būs papildus atlaide vēl šim pasākumam. Tā doma ir, lai cilvēki kopistiski, saprot, tad, kad tu grupiņā esi, forši, tur izveidojam kaut kādu tur komandiņu vai nosaukumu vai vēl kaut ko. Interesanti. Zin kā, kad viens otru pavelk. Jā, arī varam vēl papildus atlaidi. Līdz ar to, bet tā ideja baigi foršā. Bet tas mehānisms kā? Jā. Kāds ir, kurš klausās, var par to padomāt. Jā, tas būtu forši, jo man patika, zin kā, visi tagad skatās TikTokus. Jā. Arī es. Tu skaties? Es cenšos nestīties, bet es nesen ieliku TikTok kontu atkal telefonā, jo man vajadzēja kaut ko postēt, bet TikToks ir ļoti kaitīgs. Jā, es zinu. Bet man patīk, tur viens čalis no Ukrainas. Es viņam sāku skatīt, un viņš visu laiku man krīt laukā. Jā. Un tam čalim no Ukrainas viņš tur nažus asina un atslēgas pievīlē, un tam līdzīgi zin kā vispār ne par tēmu. Bet tas, kas man patika, karoči, pie viņa atnāk tantiņa, kur ir pensionāre, vai tu vari manu uzvesināt to atslēdziņu, nevis uzvesināt, bet pievīlēt. Jā, var, tur viņš nosauc to summu, nezinu, tur 4 eiro. Cik dārgi viņš klausies. Jūs esat pensionāri? Jā, jums laikam maza pensija. Jā, labi. Mēs jums esam šo uzsaucam, jo mani skatītāji ir jau pa tevīm samaksājuši. Jā. Saprot, tad ir forši, kad tas cilvēks atnāk pie tevīm, tā kā, un tu pats novērtē, jā, šim ir problēmas, jā. Nav problēma. Tāpatās kā pieņemsim, tas par to pašu Latvijas taku skriešanas izlasi. Jā, es tieši gribēju par to arī tagad Varētu neatbalstīt. Jā. Var atbalstīt, pareizi. Pagriezam uz šajā postu, lai mēs varam izdomāt, kur pusi mums smukāk bildi būs. Jā, izstāsti, kas notiek taka izlasi. Pagājuši gadu atbalstījāt, es saprotu, šogad turpinās, jā? Atbalstījām pēdējos 2 gadus. Tātad viņiem ir 2 gadu cikls. Jā, viņiem ir 2 gadu cikls un kopā ar superīgo LMP. Jā. Un protams, ar dalībnieku pašu atbalstu papildus, jo reģistrējoties sacensībām, man ir tāda opcija uztaisīta, ja tu atbalsti kopā ar manīm, noziedot tur 3, 6 vai 10 eiro, tad sistēma ļauj tev izvēlēties personalizēto numuru. Nezinu, tur 222, 444 vai 1979, piemēram, tavu mīļāko skaitli. Jā, viņš jau, protams, ir pieejams. Jā. Lūk, un tad pagājušā ciklā, 2 gados, kopistiski visi mēs Latvijas taku skriešanas izlasi atbalstījām ar 17 000 eiro. Jā, tas ir labi. Jā, pietiekoša summa, lai viņi šogad, tie, kas sekoja līdzi, noteikti redzēja, ka bija devušies uz pasaules čempionātu. Jā. Visi smuki izskatījās smukās formās, piedalījās. Labus rezultātus sasniedz saviem tiem iespējām, jā. Tā tad forša lieta. Un uz doto brīdi, jā, esam ar, kāpēc tas viss sākās? Es pēc šiem 2 gadiem biju iedomājies, kad citu projektu atbalstīt. Jā. Un tad es uztaisīju tādu aptauju starp dalībniekiem, ko jūs gribētu atbalstīt. Jā. Pirmām kārtām
piedalījās aptaujā 150 respondenti, kas ir, ja mēs ņemam 600 dalībnieki, vispār piedalās sacensībās 600-700, tas 150 ir ok. Vērā ņemams apjoms. Jā. Un tad 99% nobalsīja to, ka ir jāturpina atbalsts. Jā. 1% pateica, ka nevajag atbalstīt neko. Nu, ok. Tālāk kaut kādi 60%, ja es nemaldos, 60% pateica, ka jāturpina sports atbalstīt. Tieši sporta novirziens. Tad vēl tur bija kultūra, tad vēl tur bija Ukraina atkal, jā, un tam līdzīgas lietas. Un 33% ieteica, man bija tāda atvērtā sadaļa, pasaka par ko. Jā. Nevis iedod konkrētus instrumentus vai atbildes, bet pats pasaka. Un 33% atbildēja, kad vēlās, lai turpinātu Latvijas taku skriešanas izlasi atbalstīt. Taku skrējējus. Līdz ar to tad satikāmies ar taku skriešanas grupu. Un jā, tā kā vienojāmies, ka turpinam vēl uz 2 gadiem šo ciklu. Tas nozīmē, ka ne tikai šogad, bet arī nākošgad. Jo 27. gadā, ja es nemaldos, Dienvidāfrikā notiekās pasaules čempionāts. Līdz ar to tad turpināsim atbalstīt izlasi. Dienvidāfrikā forši. Varbūt jāsāk skriet ko, ne? Nē, ir sapņi un ir... Nē, bet kādam tas noteikti, kad tur būs nepieciešams daudz lielāks atbalsts, ja? Dienvidāfrika. Summas izmaksas lielākas, vai tur pietiks ar mūsējo atbalstu, un tas ir labs jautājums, tur droši vien ir nepieciešami vēl kaut kādi atbalstītāji, iespējams citi pasākumu organizatori, ja? Idejas jau sportisti dabūs iepiķot kaut ko. Iespējams. Tā kā variants ir, kad iespējams top špīleriem, tie, kur tiešām iet uz rezultātu. Kad tu saproti, ka tas ir viņa šī gada mērķis numur 1. Jā. Viņš iet un viņam ir labi rezultāti, un tu zini, tad iespējams tādam var arī visu noziet. Bet tāds, kurš iespējams mazliet zemāka līmeņa, iespējams ar pašfinansējumu vai līdzfinansējumu. Ja? Labi, tur, lai taku skriešanas grupa, protams, lai domā. Bet jā, es domāju, ka tas atbalsts noteikti arī to konkurenci paceļ. Es tā domāju. Es domāju, tas superīgi. Gan konkurenci paceļ, gan arī labi rezultāti arī iedvesmo tādus skrējējus kā es un visus pārējās. Tas viss ir svarīgi, man liekas. Tas ir ritīgi forši. Tas tāds arī paldies LMP par to, ka viņi kopistiski ar viņiem šo ideju sākām. Jā. Tad mēs pirms 4 gadiem ar Ukrainu 2 gadus atbalstījām, tad 2 gadus izlasi, tagad 2 gadus vēl Latvijas izlasi. Ok. Baigi forši. Klausies, Robert, varbūt izstāsti, kā vispār radās Noskrien ziema? Tici vai netici? Braucot mašīnā, Jā. ziemā, Jā. un skatoties pa logu, tu redzi, ka cilvēks skrien. Aha. Pa trotuāru, es tagad neatceros precīzi, pa kuriem viņš skrēja, bet pa ceļu malu. Un tad saprat, ka ziemā nav neviens pasākums. Un kā vajadzētu? Jā, kad ziemā taču neviens neskrien. Jā. Kurš ziemā, jo pirms tam neviens nebija organizējis ziemā mačs, slēpošanas, jā. Slēpošanas, orientēšanās kaut kas Jā, kaut kas bija, bet tieši skriešanas. Davai pamēģinām. Davai. 2015-16 gads, tā bija tā pirmā sezona. Tāpēc pirmo posmu 120 dalībnieki atbrauca. Diezgan priekš pirmā posma, liekas. Mīnus 20 grādā ārā bija. Un tad viss bija ārā, pārģēršanās. Labi, pārģēršanās bija, tad viss notikās Priekuļu biatlonu centrā. Jā. Apbalvošana bija ārā, pie ugunskuras blakām bija. Ja? Tad bija tāds vagoniņš, kur tā kā pārģērties. Tāds maziņi, bet labi, varēja pārsvarā daudz tur mašīnās ģērbās. Ja? Jā.
Nu jā, un pa lielam tā arī nosaukums kā? Nosaukums radās, ļoti vienkārši apēt ziemu, noskrien ziemu, jā? Jā. Tad logo man palīdzēja uztaisīt Siguldā viena aģentūra. Un kaut kā tādā lēnā garā. No sākuma mēs kopistiski šo pasākumu organizējām ar kolēģi Vilmāru. 17. gadā es paliku organizēt tikai noskrien ziemu. Vilmārs palika organizēt sausskrējienus. Jā. Līdz ar to visu tikai atstāja sev ziemai. Lūk. Un lēnā garā tad bija 100. Nākošā gadā jau 300, 3. gadā jau 500. Jā. Vislielākais dalībnieku skaits ir pirms Covid-a, 19. gads. Tad arī bija gan no ap 900 dalībniekiem. Bet tā tik grūti. Kā tev 150, 200 cilvēku vairāk, bet reāli grūti. Jā. Bet 19. laikam arī vislielākais dalībnieku skaits bija Stirnubukā un Rīgas maratonā droši vien, ja skaita vietējos vismaz. Bet tagad jau laikam ir puslīdz esam atgriezušies, vai ne? Jā, noteikti, kad tas, zin kā, bija kaut kāds tāds trends, ka jāskrien, visiem tikai jāskrien. Tai Covid laikā droši vien, kad saprat, kad ir arī citi pasākumi, kad ir citādas opcijas, ko darīt, ko nedarīt, Jā, bet līdz Covidam bija tāds, bet tad nenormāli grūti bija atsākt pasākumu organizēt pēc Covida. Iedomājies, ka tu 2 ziemas neko neesi darījis. Bija ierosējis. Reāli. Un tāda čura biksēs, tad, tu 2 gadus to neesi darījis. Jā. Tas nav tā kā tagad, piemēram, piezvani, izdari, jā. Viss jau ir, viss kārtībā, sezona beidzās, jau tu iztuko jau nākošo gada posmus, jā, datumi derēs vēl kaut ko, davai sāksim septembrī, oktobrī, davai tagad atpūšamies, viss, guļam mierīgi. Bet tāda bija tā, ka reāli, man rokas trīcēja. Jā. Nopietni, tu biji pazaudējis to, kaut kādas tās emocijas, to visu, ka tikai kaut ko neielaistu, nesalaistu, zin kā, tāds. Varbūt dalībniekiem ar tā, ka tu neesi 2 gadus braucis, tad kaut kā tā neatsāk. Jā, tāpēc noteikti. Varbūt tas dalībnieku skaits tā lēnām atgriežās tur, kur viņš bija pirms Covid. Bet tā, kad tu sāki, tu pats biji skrējis, tu biji šajā kaut kādā komunā iekšā vai? Nē. Tu tā vienkārši izdomāji, ka būs un viss? Nē, vispār jau tajā komunā, kā es viņā nokļuvu, tas bija jāsaka paldies Vilmāram. Tāpēc, kad es viņam sāku palīdzēt ar CS Ekotrailu 2014. gadā, ar savām lietām, ar savām kontaktiem un tam līdzīgām lietām. Un droši vien, kad Vilmārs pieaicināja man pēc tam pie nākošiem pasākumiem, kaut kā tā kopā sagājām. Jā, ok. Un tad tajā laikā, vispār man patīk sporta veidi, bet es esmu komandas sporta veids. Piemēram, es tur fūcīti spēlēju jaunībā, tad volejbolu spēlēju, ja? Tādas lietas. Bet tā, kad, piemēram, skriešana vēl kaut kas ne, un tad... Man liekas, tu esi pārāk ekstraverts priekš skrējēji. Varbūt, jā. Un tad atceros, kad CS Ekotraila bija trasi jāiet, ierakstīt pulkstenī, priekšā atļaujām. Jā. Un tad es atceros, trase bija 80 km, un mēs 50 nogājām ar Vilmāru. Ej, tu nos, tas bija vāks, es taču mājās mirgu nos pēc tam. Jā, domāju gan. Es to Coca-Cola pēc tā finiša tā izdzēru, zin kā, iedomājies, ka tu nekad mūžā neesi pat 10 vairāk gājis. Jā, protams. Pīģīs atņiks uzreiz, ja kas tad var, ne? Jā. Un tad man riktīgi iepatikās iešana un ujošana, tā kā ļoti. Un joprojām man ļoti patīk. Un man patīk arī vienam iet, vienam staigāt, jo es esmu novērojis, ka ja tu ej kādā 40 minūtē, tev, vismaz man, sāk šauties tādas idejas ārā. Varētu šito. Tas ir gan pa privāto dzīvi, gan pa savu pamatdarbu apdrošināšanu. Jā,
Daudzi no jums nezina, ka mana pamatdarbība ir apdrošināšanas brokeris, ja? Jā. Tagad jūs visi tie, kas noskatīsieties, zinat, kad es esmu apdrošināšanas brokeris. Tur es arī pielikšu linku aprakstā. Es esmu tavs klients kādus 6 gadus. Jā, nu, jā, baigi nereklamē, bet ir, jā. Un nu lūk, un atgriežamies pie tām 40 minūtēm. Un tad, nu, man iznāk tādas kaut kādas, nu, pērlītes laukā. Varētu šitā, es nezinu, kāpēc, bet tieši kaut kādā 40, 50 minūtē, bet tas ir nevis lēnējot, bet iesīstot. Jā. Nu tā, ka tu ieliec, lai tev pulsiņš ir paaugstināts. Ir kaut kāds tas mirklis, jā, man arī liekas, kad skrienot, ka visas tās haotiskās domas vienā brīdī ir sakratījušās pa saviem plauktiņiem. Jā. Un tad tas tā kā skaidrāks paliec un skaidrāk galva. Klausies, jau 3,6 km manējais Sunto rāda. Jā, Nu? Sunto, paldies. Man ir Sunto Race S. Šogad joprojām darbošos ar šitādu. Forši jaunie, visi šitie jaunie Sunto baigi forši. Vai ne? Man gan viņam, man bija iepriekš, man visu laiku ir Sunto, man Sunto ir tikai bijis, jā. Jā. Bet man iepriekšējais nebija ar OLED ekrānu. Jā. Iepriekšējais bija, nu zini ko? Man laikam, zini, kāpēc viņš patika vairāk? Nē, funkcijas man patīk šitam. Jā. Tas man patika, ka tam tā baterija turēja nu, nenormāli ilgi. Tev vispār nebija jādomā par lādēšanu. Jā. Šitas OLED ekrāns tomēr viņš bišķiņ tērē vairāk. Viņš tērē noteikti vairāk, bet pēc tā ekrāna grūti ir atgriezties pie tā iepriekšējā. Nu, ja tad ir tāda sajūta, ka tas ir no cita gadsimta. Labi, varbūt, kad nepareizi pateici. Nu, man tajā patika tas, ka tev... Labi, šitas jau arī tur, ja tu viņu lieto tur reiz 2 nedēļās jālādē, nu arī jau nekāds tur nenormāli grūti, jā. Nu, nav grūti. Nav grūti. Bet Sunto ir arī atbalstītājs, tu teici, no pirmās dienas. No pirmās dienas. Kāds no dalībniekiem tiks pie jauna Sunto? Ir, nu, kā jau katru gadu. Man jau liekas tas pašsaprotami. Jā. Zin kā, piedalies, tad ar Sunto mums ir tā. Piedalies vismaz 4 posmos. Jā. Un pēc sezonas mēs izlozēsim vienu dāmu un vienu kungu, kurš laimēs Sunto pulkstenī. Starp visiem. Ja? Vienalga, vai tu tautas distancē, vai sporta distancē, vai pārgājienu distancē gājis. Nu, ja tu esi bijis aktīvis 4 posmos, dabūsi pulkstentiņu. Atkal uzfilmēsim. Cik procenti, tu zini apmēram no, ja posmā ir, teiksim, vidēji, pieņemsim 700 dalībnieki, cik procenti no viņiem brauc uz vismaz 4 posmiem? Nu, tu man uzdevi jautājumu. Zin kā, es tagad negribu samaloties. Man patīk precīzi dati, tāpēc es neteikšu šo ciparu. Okay. Bet, ja es nemaldos, nu man liekas, ka pagājušajā, tad, kad mēs veicām šo izlozi, nu 120 dāmas bija un 150 kungi. Jā. Nu, iespējams, nu pāri pa 100 katrā, noteikti. Toties, jā, un vēl viena lieta. Daudzi Facebookā komentē, kad es arī ieliku, nu, ko daudzi? Viens. Bet viens komentē, nu kā tad, vai tad vajadzētu medaļas pēc katra finiša? Jā. Tātad Roberts kopš pirmās dienas un arī joprojām vēl turpina. Medaļa ir jāizcīna. Jā. Medaļai ir jābūt kaut kādai vērtībai. Jā. Tāpēc medaļu jūs saņemsiet. Jā. Bet jāfinišē vismaz 3 posmos. Nu, tad tu zini, ka tu esi kaut ko sasniedzis. Nu, kaut kādu mērķi izpildījis. Un tad beigās 5. posmā tev pasniedz šo medaļu. Nu, savādāk, ja es tev iedošu 5 vienādas medaļas, Jā. nu, kur tu viņus liksi? Jā, Labi, es saprotu, ka šis ir tāds, tas, kurš vienu reizi piedalās, nu, man nav par pieviņu, nu. Brauc 3. Nu, brauc 3, nu, sorry, jā, nu, zin kā, ja tu būtu, ja es organizētu 5 posmus Rīga-Valmiera, Jā. nu, jā, vecīt pa 107 kilometriem, es domāju, ka tu esi pelnījis žetonu, nu. Jā. Jā. Bet par Čiriku. Jā. Māri, mums šodien, tad, kad mēs noiesim 10 kilometrus, tu man neaizmirst iedot medaļu. Nu, jā, nu, apmēram saprat domu, jā? Es domāju, ka katram arī tādam regulārajam aktīvistam, kurš piedalās vis kaut kur mājās, ir pilnas kurpju kastes ar medaļām. Un tu nezini, kur viņas likt. Un,
Man noderas ar veikalu dekorēt, bet jā. Nē, man patīk, kad, pieņemsim, tu esi piedalījies. Es nezinu, tās ir manas domas. Jā. Bet atkal, tas ir tikai mans, un tu, kad pasākumu rīko, tu rīko pēc savām domām. Un kur mēs ejam? Karoči, tur būs riktīgais kāpums augšā. Mēs ejam pa kāpumu. Man būs jārunā tāda, tu nos, tas būs labs. Karoči, lūk, un man patīk, kad ir piemiņa no tā pasākuma. Vai tā ir uzlīme, vai tas ir krekliņš, kaut kas tam līdzīgs, ko tu vari izmantot. Ja? Šajā gadījumā es esmu iesācis mums turien. Es esmu iesācis to tradīciju, kad tev būs finišā medaļa, bet ar kādu parakstu. Jā. Tu jau zini, kas būs šajā sezonā? Nē, zini kā, es labprāt gribētu, lai es varētu jau izsludināt tagad. Jā. Bet tu saproti, kādi ir sportisti? Jā, aizņemt. Jā. Kas bija pagājuši? Kaspars Daugaviņš. Pirms tam bija Lauris Dārziņš. Jā. Pirms tam bija Juris un Andris Šici. Jā. Pirms tam bija Oskars Melnbārdis. Jā. Tad bija Kaspars Tupelis. Jā. Tad bija Haralds Silovs. Un saprotu, kad es gribu visu laiku dabūt Martīnu Dukuru. Tā kā ļoti gribu. Šo to kaimiņš, man liekas, jā? Siguldā dzīvē, ne? Jā. Bet vēl joprojām nespīd. Tāpēc, ka viņš treneris ir. Un tajos martos, kad mums ir noslēdzošais posms, viņš vienmēr ir ārvalstīs. Tā kā uz sacensībām skeletonā. Jā. Bet, ja jums ir ieteikums vai pazīstams kāds superīgs sportists, es tagad runāju nevis par to, ka Robis ir foršs, un superīgs, bet tāds, no kura gribētos, cik daudz no jums bija fotografējušies ar Kasparu Daugaviņu? Cik viegli viņam tik klāti, ja? Robertam, piezvanu Robim uzrakst WhatsAppā, un es iziešu ārā nofočēšos ar devīm, bet un tādu, kurš ir kaut ko tomēr sasniedzis. Jā. Medaļa, olimpiāde. To es gribu. Iesakat, lūdzu. Un ir šausmīgi forši, ka šie sportisti arī to dara, jo, manuprāt, arī tas profesionālā sportista pievienotā vērtība tā, ka viņi tomēr, varbūt profesionāls sports un veselība nav saistīti diezko. Bet, iedvesmo mūs pārējos čaiņus, kas to dara veselībā. Tas gan jā. Tāpēc forši, ka viņi to dara. Un, jā, arī tiek forši. Un forši, ka to viņus dabū arī, ka tas viss notiek. Viegli nav, bet, ja tev ir mērķis, kā man patīk tā Facebookā, kaut kur internetā bija tā bilde, karoči, mērķis, un tad bija ezis laikam, guļ. Yeah. Un, karoči, ja tev ir mērķis, ejiz uz to, nevari paiet, rāpo. Ja nevari parāpot, vismaz guli tajā virzienā, zin kā. Jā, un nevajag, zin kā, man jau ir tā, ka es nebaidos no kontakta, komunicēt. Protams, ka katram, ne visiem tas ir viegli, tas, kā mani pacelt telefonu un piezvanīt. Jā. Uzrakstīt Laurim Dārziņam, pieņemsim, vai Kasparam Daugaviņam, ja? Bet, ja tu zini un gribi, tad vari. Jā. Piekus? Jā. Tu zini, Višķiņ jūtas aizvalsies. Man vairāk jātrenējās par reliefu citādi. Citādi es varu braukt tikai skriet jaunolēnē. Man ļoti patīk. Man ir paveicies dzīvē, ka es varu dzīvot Siguldā. Un pēc tam vēl no šitām takām man ir kilometrs. Tad, kad pie maniem atbrauc draugi, tad es vienmēr viņus par šito taku izvedu. Šeit viņi tā kā tu. Jā, skaisti ir Siguldā. Es katru reizi, kad es aizbraucu paskatīt kaut kur pie jūras, uz Kalngalu,
Es taisu video, cik forši dzīvot Latvijā. Vai, piedod. Es iekāpu mašīnā 15 minūtes pie mežā, pie jūras. Un ja tu dzīvo šitam blakus, tad tas pats, vai ne? Nē, nu, tur jā. Jā. Baigais. Nu, tāds pievienotā vērtība. Jā. Nu, forši, ja tu, karoči, un ja tu vēl vari atrast brīvo laiku, lai iznākt ārā. Jā. Super. Super. Tā, Robi. Nu, Pirmais posms 20, kurš novembris? 23. 23. novembris. Reģistrācija vaļā jau. Tad, kad es šito publicēšu, tad vietas būs palikuši pavisam maz. Droši vien, ka no šī brīža nākamnedēļ, kad mēs šo ierakstām. Labi. Bet nu pirmais posms vēl būs priekšā. Ejiet reģistrēties, skrieniet. Ejiet. Un lai es novēlu visiem mūsu klausītājiem tādu enerģiju kā tev, Paldies. jo tev ir daudz enerģijas, tas ir tik krut, tik forši. Pieklusi. Nē, es esmu uzlādēts īstenībā. Nu, Ļoti forši. finišēsim apsēžoties ķēzarkrēslā. Ejam, Abi divi. tūlīt būsim jau tikuši augšā. Jā, paldies, Robi, paldies par sarunu. Klausies. Nu, Pirmais podkāsts, uz kuru, ne labi, otrais. Otrais podkāsts, uz kuru mani uzaicinājuši, jā, bet pirmais, kuru publicēs. ja tu tos tā sanāk, ja? Nu, es taču, laikam es neesmu interesants nevienam. Man tas ir interesants. Ja neviens nesatīsies, es esmu ļoti priecīgs vismaz par to, ka mēs dabūjām izstaigāties izprātā. Kur vēl, kas šodien pa dienu? Šodien ir piekdiena. Iedomājies, kur vēl krūtāk? Piekdienas darba dienas laikā Jā, 4 km 20 metri, 200 metri. Esam nočāpojuši un tagad varēsim iet strādāt tālāk. jā, tieši tā. Lai visiem daudz enerģijas, tiekamies noskrien ziemu. Paldies, visi linki zemāk. Noskrien ziemu, WhatsApp chats, citas Robi nodarbošanās, sociālīkli, vispārējais. Vecīt, paldies tev. Super, paldies, Māri. Jā. Tiekās! Čau.